Un vēl kāda interesanta nianse par Latviju un brīvību. Saeimas namā ir kāda ļoti īpaša, interesanta glezna. Vēlējos ar to padalīties. Pirms 10 gadiem kopā ar Latvijas Mākslas akadēmiju tapa šāds projekts, kurā izveidojās Latvijas karogs. Un tas bija balts audekls, kā mēs redzam, 1,50 x 3 metri, kas tika izlikts pie Saeimas nama, un jebkuram Latvijas iedzīvotājiem, jebkuram turistam arī, kas Latvijā atbrauc, jebkuram cilvēkam, kam Latvija šķiet svarīga vai interesanta, bija iespējams šeit atstāt savu vārdu vai savas cerības vai savus sapņus un uzrakstīt to, ko katrs vēlās. Kāds uzlika Latvijas karodziņu, šeit mums ļoti spilgti ir Iveta, te pieticīgāk ir Laura un Dainis, kā mēs redzam. Tāpat arī šajā visā ir sarakstīti sapņi, cerības un ilgas. Bet kas šai gleznai ir tas interesantais? Lai taptu Latvijas karogs, 1/5 daļa no tiem, kas bija likuši savu vārdu šajā gleznā nemaz neatrodas. Tāpēc, ka vidusdaļā bija līmlenta, un tad, kad glezna jau bija aprakstīta, tad šī līmlenta tika noņemta, un tā izveidojās Latvijas karogs. Tātad Latvija nevar pastāvēt bez tiem, kas ir gatavi upurēt savus sapņus, savu vārdu, savas cerības un ilgas tam, lai pastāvētu mūsu valsts. Jautājums, vai mēs katrs esam gatavi būt viens no tiem, kas ir gatavi nostāties pašā Latvijas karoga vidū. Pārdomas 4. maijā.